Kopīgs baltiešu Ziemassvētku koncerts Londonā nu jau ir kļuvis par tradīciju galvenajiem organizatoriem Londonas latviešu korim, aicinot pievienoties igauņu un lietuviešu korus, kā arī straumēnu jaukto kori. Man pirmā pieredze kopā ar tādiem koriem dziedāt, un es domāju, ka koncerts bija lielisks un skanēja ļoti labi. Vācijā, Frankfurtē pie Mainas par svētku koncertu rūpējās latviešu jauktais koris Mainas balsis, bet par dievkalpojumu mācītājs Rolands Eimanis. Vēlāk savēstīgā daļa ar priekšnesumiem, rotaļām, konkursiem un dāvanām turpinājās draudzes namā. Liels prieks, ka satiekās cilvēki, kas ikdienā nesatiekās, bet atnākot kopā mums ir tāda kopības sajūta. Mēs dziedam dziesmas, ēdam zirņus, ēdam kāpostus. Šajos Ziemassvētkos ikvienam gribu novēlēt, lai tas, ko mēs no Ziemassvētkiem gaidām, netraucē mums saņemt to, kas Ziemassvētkos kā dāvana visiem ir dota. Dieva miers, piedošana un mīlestība. Savukārt Minhenes latvieši no vāciešiem ir aizņēmušies tradīciju tikties Ziemassvētku tirdziņā, lai svētku atmosfērā izrunātu paveikto un kaltu plānus nākamajam gadam. Latvijas vēstniecībā Francijā, Parīzē, Ziemassvētku ieskandināšanas rītā sanākušos priecēja latviešu bērnu skolas Parīzē garā pupa sagatavotā ludziņa un folkloras kopas guntiņa priekšnesumi, bet vēlāk nāšķi no Latvijas. Savukārt Itālijā, Romā, pēc svinīgā koncerta varēja piedalīties radošās meistarklasēs, jautrās stafetēs, dziesmās un dejās, taču bija arī pavisam ekskluzīvs priekšnesums – jaunās paledējotājas Auces Mežotnes uzstāšanās Saurietā. Dānijā, Jitlandē rosība sita augstu vilni, jo plašajā programmā bija ne tikai dejas, dziesmas un rotaļas, bet arī piparkūku cepšanas meistarklase. Mēs kontrolējam piparkūkas, un es jums teikšu tā, viņām patīk karstumiņš, un viņām patīk, ka viņas apēd. Tāpēc visas piparkūkas, kuras karstumiņā ir sataisītas, mēs apēdīsim. Pareizi? Nē. Jā, visas gan nē, jo tik daudz ēst piparkūkas nav labi, jo tad sapēda viņš. Pareizi? Arī nē. Man šodien visvairāk patika taisīt vasku svecas, un tagad es taisu ļoti daudz piparkūkas. Visādi ēklīti, širšiņa, galīte. Kam tu taisīs dāvaniņas? Es nezinu, visādi. Man arī enģelīte. Zinot, ka pīrāgi un piparkūkas apēdīsies, tāredzīgi tika sagatavotas arī neēdamas dāvaniņas. Ilze Kalve, Latviešu.com, speciāli Latvijas televīzijai.